Zemessargs, pētnieks, publikāciju autors, ķīmijas tehnologs. Miķelis Ķirpļuks jau vairākus gadus interesi saistā ar inovatīvu polimēru izstrādi un to ieguvi no atjaunojamām un pārstrādājamām izejvielām. Mācoties vidusskolā, man patika ķīmijas nozara, man patika eksaktās zinātnes. Viņi izvēlējās, jo viņi ir samērā saprotami. Tur daudz ko var izsecināt. Es strādāju Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtā, polimēra laboratorijā, un mēs izstrādājam polimēru materiālus, jeb plastmasas. Tas šaurāks novirziens ir izstrādāt polimēru materiālus no atjaunojamām izejvielām. Vēsturiski mūsu laboratorija nodarbojās ar tā saucamiem putuplastiem, jeb poliuretāna putuplasti. Šobrīd es mēģinu aizsākt jaunu virzienu, izstrādāt jaunas materiālus kā alternatīvu šiem poliuretāna materiāliem. Tā doma ir, kad izstrādāt tādu materiālu, kuram būtu līdzīgas īpašības kā poliuretāna materiāliem, bet kur abus divus komponentus var iegūt no atjaunojamām izejvielām un no vietējiem resursiem. Tas, ko es mēģinu darīt, ir izgatavot tā kā trešo polimēru materiālu veids, viņš saucās vitrimēri, un tā doma ir, ka šim materiālam ir labās īpašības, kas piemīt termocietējošiem materiāliem, ka viņš ir mehāniski izturīgs, viņš ir ķīmiski noturīgs, bet šo materiālu arī var pārstrādāt. To potenciāli var izdarīt, pateicoties viņu ķīmiskajām īpašībām. Un tad šīs ķīmiskās īpašības ir jāpēta, lai izstrādātu materiālu, kuram ir laba mehānika, kurš ir plaši pielietojams, un viņš ir arī reciklējams. Paralēli zinātnieka darbam, Miķelis ir iestājies Zemessardzes dienestā, kur viņam arī ir izdevies atrast pielietojumu savām ķīmijas zināšanām. Bruņotajiem spēkiem ir amīrota, kas tulkojās kā aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem. Viens no masveida iznīcināšanas ieroču veidiem ir ķīmiskie ieroči, un tad mana vieta ir ķīmiķa rotā. Mūsu uzdevums ir ievākt informāciju par Latvijā esošiem paaugstinātas bīstamības objektiem, kādus draudus vai riskus viņi rada. Ja kaut kas notiek, tad mūsu uzdevums ir atbalstīt neatliekamos dienestus ugunsdzēsējus. Tieši mani uzdevumi ir vairāk saistīti ar prognožu veikšanu, ar mazliet aprēķiniem. Gan arī nekad tas, ko sākumā es iedomājies, kā notiks šis projekts, galā ir pavisam savādāk. Tur ir tā bauda no zinātniskā darba, ka katra diena ir mazliet savādāka, ka tā nav īsta rutīna, un tas ir arī savā ziņā radošs darbs, kur risina problēmas.